Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente. 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autora, un šodien es darīšu nākamo lasījumu no sava maģistra darba. Otrās nodaļas, otrā apakšnodaļa. Mācību psiholoģiskā vide. Bērni grib mācīties. Skolotājiem ir jārūpējas, lai šī mācīties gribēšana skolā tiktu saglabāta. Pajautājiet mazajiem pirmklasniekiem, vai viņiem patīk iet uz skolu un mācīties. Vairums no viņiem atbildējas pozitīvi, bet jau nedaudz vecākās klasēs ne visi skolnieki grib mācīties un apmeklēt skolu. Prieks iet uz skolu, dedzība mācīties, panākumi, sekmes, atkarības arī no tā, vai bērns skolā labi jūtas, vai viņš jūtas šeit kā mājās, brīvi atraisīti. Protams, ja mājās bērnam nav labvēlīga vide, tad tur viņš nejūtas labi. Tāpēc jo īpaši svarīgi šādam bērnam ir tas, lai skolā būtu laba un radoša vide. 7 gadu vecumā, kā jau minēts pirmās daļas pirmajā punktā, bērns dzīvo krīzes periodu. Par to es iepriekš lasīju, kurā mainās arī viņa attieksme pret vidi. Tā tiek uztverta vairs nevis pastarpināti caur pieaugušajiem, bet jau tieši. Bērnam pašam jau ir savs viedoklis un savi pārdzīvojumi. Tādēļ ļoti svarīgi ir tas, kādi cilvēki, skolotāji ir bērna apkārtnē, cik iejūtīgi, izprotoši viņi būs, cik daudz spējas palīdzēt šādam bērnam pārdzīvot šo attīstības posmu. Kad bērns veic pāreju no viena psihiskā un sociālā attīstības posma uz nākamo, ir ļoti nepieciešama vecāku, skolotāju, pieaugušo sapratne un iejūtīgs atbalsts, lai bērna personībai vēlāk nepaliktu rētas dvēselē. Nozīmīgi ir arī tas, kādi veidosies bērna paša priekšstati par pieaugušo pasauli, pozitīvi vai arī netik pozitīvi, cik labi viņš tajā iejutīsies. Šajā vecuma posmā 7 līdz 14 vai arī līdz 16 gadi, kad liela nozīme ir pieaugušā cilvēka autoritātei, kad bērnam veidojas raksturs, paradumi, bērna apkārtnē ir jābūt personībām, kuras varētu būt augošā cilvēka ideāli, no kurām var kaut ko mācīties, paņemt sev.
ir minēts, kad tas vecuma posms ir no 7 līdz 14 vai līdz 16 gadiem, tāpēc, kad, kā jau iepriekš minēts, tas ir ļoti aptuveni un ļoti individuāli. Nu, nav tā kā lineāli nomērīts, ka tieši 7. gada dzimšanas dienā līdz 14. gada dzimšanas dienā ir šis vecuma posms. Tas ir, aptuveni. Un arī, kā jau teicu, katram bērnam individuāli. Bērniem ir vajadzīgas stabilas attiecības, lai viņi varētu uz kādu paļauties. Saskarsmē ar bērniem un vispār ar cilvēkiem ir vajadzīga sapratne. Ja bērni meklē palīdzību, viņiem ir nepieciešama viņu draugu, vecāku un audzinātāju uzticība. Tā sajūta, ka tevi kāds atbalsta, palīdz pārvarēt arī grūtākas situācijas un atjaunot pašpaļāvību. Bailes par bērnu labsajūtu liedz mums dažreiz sniegt šo uzticēšanos. Savstarpējs godīgums un atklātība ir priekšnoteikums uzticībai, īpaši tādos gadījumos, kad kaut kas ir nogājis šķībi. Tāpat sapratne ir vajadzīga, kaut arī katram būtu savi uzskati un varbūt pat pretējas domas. Savstarpēji izrunājoties, var izbeigt no nepatīkamām situācijām un grūtībām, pirms vēl no tām ir radusies problēma. Savstarpējā saskarsmē ir vajadzīga empātijas spēja. Tas ir spēja iejusties otrā, paskatīties uz kaut ko ar otra acīm, mēģināt uztvert otra izjūtas. Šis jēdziens empātija nozīmē mīlestības un uzticēšanās, kopīgu mērķu, cerību un kāpinātas labsajūtas apvienojumu, ko izjūt cilvēks, kad viņš savās bēdās vairs nejūtas pamests vientuļš. Tāpēc klases audzinātājam vai audzinātājai, īpaši sākuma skolā un pamatskolas sākumā, ir ļoti svarīga un liela loma bērna dzīvē. Viņš vai viņa ar bērniem pavada kopā daudz laika, labi iepazīstot viņu spējas un problēmas, intereses un vēlmes. Ikvienā bērnā, ikvienā cilvēkā snauž daudz vēl neatklājušos iespēju, spēka, dailes un diženuma. Ir jāpalīdz viņam tās atmodināt un attīstīt. Ik viens bērns spēj dziedāt, dejot, zīmēt, gleznot, rakstīt, lasīt un tā tālāk. Ir lietas, kas atsevišķiem individam padodas labāk. Tas ir jau no dabas ielikts. Vajag tikai palīdzēt bērnam attīstīt šīs viņa spējas. Platons audzināšanu salīdzina ar bērnu saņēmējas mākslu. Kad notiek radības, bērnu saņēmēja tikai palīdz piedzimt bērnam. Bērns ierodas šajā pasaulē pats. Ir svarīgi, lai tiktu sniegta mīlestības pilna un kvalitatīva palīdzība. Skolēnā
Zināšanas ir viņā pašā, jau no dabas. Skolotājs tikai palīdz šīs zināšanas skolēnam pašam uzzināt, sev atklāt, dabūt ārā. Vācu valodā vārda erziehen tulkojums ir audzināt. Erziehen. Ziehen nozīmē vilkt. Tātad erziehen nozīmē vilkt laukā. Tas ir domāts, ja burtiski tulko. Zināšanas, prasmes, iemaņas, raksturu, spējas, talantu no bērna. Vēlreiz nolasu. Tas ir ļoti svarīgi. Vācu valodā vārda erziehen tulkojums ir audzināt. Erziehen. Ziehen nozīmē vilkt. Tātad erziehen nozīmē vilkt laukā, vilkt ārā. Vilkt laukā zināšanas, prasmes, iemaņas, raksturu, spējas, talantu no bērna. Un šī atziņa ir no Valdorfa pedagoģijas 5. Austrum Eiropas darba semināra no 21. līdz 25. augustam 1996. gadā. Bērni ir lepni, ja viņi kaut ko var. To es izdarīju. Es tagad to varu. Šīs izjūtas veido paļāvību sev. Sagatavo bērnu nākamam, jau grūtākam uzdevumam. Ja kādam pastāvīgi tiek laupīta drosme, ja nemitīgi tiek norādīts, ka viņš neko nevar vai arī maz ko spēj, tad drīz vien šāds skolnieks vairs nespēj gūt sekmes. Varēšana veidojas tikai ar vingrināšanos. To, kam nav jēgas, ātri vien aizmirst. Nerunājot nemaz par to, ka tas ir ļoti kaitīgi, mācīties darīt kaut ko, kam nav jēgas. Mācība procesā ir ļoti svarīgi, lai bērnam būtu prieks mācīties, prieks atklāt un iepazīt pasauli. Sākumskola un pamatskola bērniem dod kā zināšanas, tā arī viņus audzina uzvedību un priekšstatus par dažādām vērtībām, piemēram, būt precīzam, kaut ko gribēt izdarīt, ievērot pieņemtus noteikumus, rēķināties ar citiem, uzņemties atbildību, būt paškritiskam un kritiskam, spēt kritiku arī pieņemt. Tas netiek vārdos mācīts, bet gan izmēģināts un izdzīvots ikdienas nodarbībās un skolas dzīvē. Dažiem bērniem ir vajadzīgs vairāk laika viņu fizisko un garīgo spēku attīstībai. Tam nav nekāda sakara ar dumjību, garīgu atpalicību vai slinkumu. Ir ļoti svarīgi, lai šādi bērni netiktu piespiesti ar sodiem, draudiem un pārmetumiem izturēties un rīkoties tā, kā viņi vēl nespēj, kam viņi vēl nav gatavi. Ar šādiem bērniem ir jāstrādā citādāk. Ir jāatrod cita pieeja. Katram cilvēkam ir savs individuālais temps, savi individuālie dzīves ritmi. Daži bērni var sākt iet ātrāk uz skolu, daži vēlāk. Tas ir individuāli. Kaitīgs var būt gan priekšlaicīgs, gan arī vēlāks skolas gaitu sākums.
Pozitīvas attiecības starp skolotāju un skolēnu, pozitīva apkārtējā vide ir vajadzīga ikvienā mācību nodarbībā. Tas veido cilvēkā pozitīvu un sakārtotu viņa iekšējo pasauli. Svarīgi, lai bērniem nerastos psiholoģiska rakstura problēmas, adaptēties skolā, īpaši tad, ja viņiem sliktāk nekā pārējiem veicas mācībās. Šādos gadījumos skolotājiem skolēns ir jāuzmundrina un visādi jāatbalsta, lai bērnam rastos ticība sev, lai mācībās atpalikušie skolnieki nejustos nevajadzīgi un atstumti, un tādi nekļūtu. Citādi šādi bērni nereti kļūst par ielu bērniem. Pat labāk mūsu Latvijas valsts sabiedrībā šādu bērnu skaits pieaug. Pozitīvai sākotnējai pieredzei attiecībā uz visdažādākajām dzīves jomām ir ļoti liela nozīme. Ja sākotnēji cilvēks ir guvis kādā sfērā pozitīvu pieredzi, tad reizēm dzīvē neveicoties, tā viņu izglābj. Cilvēks nenolaiž rokas, bet viņam ir spēks un drosme to pašu atkal no jauna mēģināt. Svarīgi ir mācību procesā ieguldīt mīlestību. Skolotājs taču māca un audzina dzīvu būtni, kurai ir sirds un dvēsele, bērnu. Īpaši nozīmīgi tas maziem bērniem, jo viņi redz pasauli caur pieaugušā prizmu. Ja pieaugušais ir pozitīvs, arī bērns būs pozitīvs. Vissvarīgākais ir jāmāk mīlēt nekritiski. Jāpieņem bērns tāds, kāds viņš ir. Cilvēka aicinājums ir patiesas mīlestības aicinājums. Jo tikai mīlētie ir veiksmīgi un laimīgi. Tā domā, piemēram, Inese Misāne, Līgas Blaues rakstā žurnālā Sieviete. Stāstīts par pasaulē pazīstamo modeli Inesi Misāni, Latvijas latvieti. Inese Misāne bērnībā esot saņēmusi daudz nesavtīgas mīlestības, esot bijusi ģimenē visjaunākā un visvairāk mīlētā. Šī dotā mīlestība viņai dod spēku, veiksmi un laimes izjūtu dzīvojot. Nākamā reizē lasīšu tālāk nākamo nodaļu par mācību telpu. Šodien tas būtu viss. Visu labu!